Tagad gatavošu ķermeņa sāls skrubi ar augiem. Šis ķermeņa skrubis var būt ļoti dažāds. Te var veidot dažādus ķermeņa skrubjus, izmantojot gan jūras sāli, gan epsom sāli, gan varbūt arī brūno cukuru un dažādus augus. Dažādus augus, kurus mēs izvēlamies pēc tā, kas labāk patīk, vai arī skatāmies, kādi augi mums ir pieejami. Šeit man ir lavandas, kaltēti ziediņi, piparmētra un vīgrieze. Es gatavošu tādu augu sajaukumu un pievienošu klāt arī saldo mandeļu eļļu. Ķermeņa skrubi var gatavot ļoti vienkārši. Var savienot tikai sāli ar augiem, var savienot sāli, ja ir vēlēšanās pievienot klāt mazliet sodu un pievienot arī eteriskās eļļas, dažādas augu eļļas un sasmalcinātus augus. Un šīs proporcijas var būt arī ļoti dažādas, jo šeit var sagatavot sāls skrubi ar augiem, un šeit var sagatavot augu skrubi ar sāli. Tas nozīmē, kad mainās vietām šīs proporcijas. Ja mēs lietosim šo skrubi vannas istabā, tātad iesaku lietot receptē vairāk sāli nekā augus. Un, ja mēs ejam pirtī, tad var šīs proporcijas būt atšķirīgas. Šeit mēs varam likt vairāk augus un mazāk sāli. Tas ir gan gaumes jautājums, gan arī tas pielietošanas veids, jo nevienmēr mums vannas istabā patīk, ka pēc tam ir šajā dušā vai vannā ļoti daudz augu atlikumu. Pēc gaumes, pēc ieskatiem. Un arī ar eļļas pievienošanu mēs skatāmies, vai pievienojam eļļu un cik pievienojam eļļu. Ja es pievienoju eļļu skrubim, tad aptuveni tas varētu būt 30 grami eļļa uz šo 100 gramu recepti. Tātad aptuveni 68 grami jūras sāls, 2 grami kaltēti augi un 30 grami eļļa. Un kādas 5 līdz 7 pilieni ēteriskās eļļas. Ēterisko eļļu izvēlamies tādu, kas piestāv gan augiem, gan arī mums patīk pēc aromāta. Un, ja ejam pirtī ar šo skrubi, nebūtu ieteicams pievienot ļoti daudz ēterisko eļļu klāt, jo siltumā, it īpaši karstā pirtī, šie aromāti dubultojās, aromāti izgaro un viņi kļūst spēcīgāki. Jā, tātad tagad parādīšu gatavošanas procesu. Gatavošana ir ļoti vienkārša. Galvenais uzdevums ir sasmalcināt augus. Jāskatās, kā mēs sasmalcinām augus. Es parasti augus smalcinu piestā, jo augiem vajag iedot šo te un atraisīt dzīvības spēku un arī aromātu. Šeit jau man ir iesvērti augi, gan lavandas ziediņi, gan vīgrieze, gan piparmētra. Es augus ielieku piestā un sasmalcinu.
uzreiz jūtams augu aromāts. Man pieste ir ļoti tāda pamatīga un smaga, un nav nepieciešams īpašs uzspiediens, jo viss jau notiek pats no sevis, jā. Augus var sasmalcināt arī paņemot šādi te saujā un mazliet saberžot. Arī tādā veidā mēs varam sasmalcināt augus un atdzīvināt. Tātad, ja nav piesta, tad varam sasmalcināt arī savās plaukstās. Un šie te kaltēti augi ļoti labi padodās smalcināšanai. Protams, tas ir atkarīgs arī no auga struktūras. Ar lavandu tik veiksmīgi mums neizdosies, jo lavandai ir šie ziediņi diezgan stingri, tad labāk ir piestā, bet ja ņemam kādu vīgriezi vai piparmētru, tās ir ļoti viegli izdarāms. Tad, kad augi ir sasmalcināti, man jau šeit ir ievietots jūras sāls. Es gatavošu 500 gramus. Tad es augus ievietoju. Traukā. Un ar karoti maisu. Jūtams patīkams aromāts. Un tagad pievienošu saldo mandeļu eļļu. Un pēc vēlmēm pievienoju arī ēterisko eļļu. Tomēr var arī nepievienot, kas arī jāskatās pēc vēlmēm. Un tagad visu maisam. Šis skrubis būs tāds mazliet eļļains. Skrubi liekam uz mitras ādas. Izmasējam un noskalojam ar siltu ūdeni. Un āda būs gan attīrīta, gan arī ieļota. Un augu skrubis ir sagatavots. Patīkams aromāts. Un varam likt trauciņā. Jo vairāk eļļas mēs pievienojam, jo šis skrubītis būs ekonomiskāks. Vienā reizē vajadzēs mazāku daudzumu, jo eļļa darbojās arī kā saistviela
Skrubis nav tik birstošs, ļoti ērti lietojams. Un arī āda tiek ieeļota, un pēc skrubēšanās var nelietot ķermeņa krēmu. Aromātisks, dabisks un ļoti patīkams. Tādā veidā mēs varam sagatavot dažādus ķermeņa augu skrubīšus, izmantojot gan dažādas augu eļļas, gan dažādus sāls pamatus, gan jūras sāli, gan epsom sāli, gan arī brūno cukuru. Ja mēs izmantojam brūno cukuru, tad mans ieteikums ir daļu no šī brūnā cukura sasmalcināt kafijas dzirnaviņās, lai būtu smalkāka tekstūra. Jo brūnajam cukuram ir diezgan lieli graudiņi, un tā sajūta nebūs tik patīkama, ja graudiņi visi būs ļoti lieli. Tātad pusi uz pusi, gan samaltus, gan nesamaltus šos te brūnā cukura graudiņus, un arī varam pievienot augus, varam pievienot eļļas, varam pievienot ētriskās eļļas. Lai izdodās, lai prieks gatavot!